Tev noteikti ir nācies redzēt cilvēkus ar nūjām rokās, bet bez slēpēm kājās. Vai zini, ko viņi dara? Izrādās, viņi sporto, un šo sporta veidu sauc par nūjošanu. Ejam iepazīties! Domāt par savu veselību un izskatu mums vajag vienmēr. To zinām mēs visi, taču ikdienas skrējienā par to bieži vien aizmirstam. Bet, kad ārā iestājas pavasaris, pasaule iekrāsojas zaļi raibos toņos, putni čivina pasaulē skaistākās dziesmas un saule kutina katra pretīm nācēja vaigus, aizvien biežāk aizdomājamies gan par savu veselību, gan izskatu, jo mums vairs nav biezo drēbju, aiz kurām paslēpties. Un tieši tādēļ pavasaris ir īstais laiks, kad sākt nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm svaigā gaisā, piemēram, nūjot. Nojošana ir labs veids, kā izvilkt sevi no mājas ārā un līdz paķerot visu ģimeni. Nojošanas prieku jau iepazinušas māmiņu pavasara skaistuma kūras dalībnieces. 6 aktīvās māmiņas, kas gaidot pavasari, pieteica karu saviem liekajiem kilogramiem. Viņas mācījās pareizi ēst, regulāri vingroja, peldēja un nojoja, nebīstoties pat aizgājušās ziemas bargās sala. Nec lieli sniegi, nec pamatīgi mīnusi aizloga viņām nebija šķērslis ceļā uz mērķi, kļūt slaidākām un pašpārliecinātākām. Un to, kādi ir projektā sasniegtie rezultāti, mēs uzzināsim jau pēc nedēļas. Visu projekta laiku par meitenēm īkšķus turēja un viņu gaitām līdzi sekoja daudzi, arī superbēbītes Kates māmiņa Alise, kas, iedvesmojoties no meitenēm, sākusi nojot. Nu ko, mums vajadzētu tā jauki iesildīties, vai ne? Pakustinam no visas priekšu. Mums ir jābūt iesilšiem lokaniem 5, 4, 3, 2, 1. Tā, pagriežam nojas uz vienu uz otru pusi. Pirms katras nūjošanas nodarbības ir būtiski kārtīgi iesildīties, jo tās laikā tiek nodarbināti aptuveni 90% cilvēku muskuļu. Un, kā zināms, neiesildot tos, mēs varam iedzīvoties pamatīgās muskuļu sāpēs nākamajā rītā. Nūjošana ir droši un efektīvs veids, un mums sāpes nebūtu vajadzīgas. Ja kaut kas drīkstētu atkāpties un slikti justies, tad tas varētu būt kaut kāds slinkums, piemēram. Lai pārvarētu slinkumu un uzsāktu nodarbības sporta zālē, mums bieži vien jāuzvar neliela iekšējā cīņa. Taču doties pastaigās mums māmiņām šķiet tik ikdienišķa nodarbe, ka nojošana pilnīgi noteikti var kļūt par mūsu mīļāko sporta veidu. Nojojot, nav jābaidās kaut ko sajaukt vai izdarīt nepareizi. Šis ir viens no tiem sporta veidiem, kuram nav nepieciešamas īpašas priekšzināšanas, un ar to varam nodarboties kopīgi visa ģimene. Patiks gan mūsu vecākiem, gan vīram un bērniem pat tad, ja mūsu bēbītis vēl ir mazs un tiek pārnēsāts slingā. Un par slingošanu tad iznāk tā, ka tas ir jauki, mīļi, ja meitene to var darīt, tad ir labi, bet vispār daudzi cilvēki sūdzās par muguras sāpēm. Tur ir jāskatās, mammai jāieklausās. Čau. Ja sāp muguru vai tā staigāšana ir labi, viņi var palīdzēt, teiksim, tas muguras. Viņa palīdz, mēs visi esam tādi, gribam sportot, kustēties, bet ikdienā iznāk strādāt pie datora. Un tad mums visiem ir tādas slēgtas pozas, mēs sēžam ar tādi savilkušies, un tad nojokšana būtu labs veids. Mums ar vīru ļoti patīk nojot, un tā ir tāda sava veida kopā pabūšana. Mēs varam parunāt, varam pelpot svaigu gaisu un nodarboties ar sportu. 3 vienā. Mūsu meitenes jau pieradušas, ka nojošanas nodarbību laikā nākas uzklausīt dažādus izteikumus par interesanto nodarbi, daudz smejoties, ka viņas aizmirstušas mājās slēpes, un patiesībā daļa taisnības tur arī ir, jo nojošanas pirmsākumi meklējami tieši slēpošanā. Savulaik pirms aptuveni 80 gadiem tā bija Somijas distanču slēpotāju treniņu metode vasarā, kad bija pilnībā nokusis baltais un pūkainais sniegs. Par lielo nojošanas popularitātes lēcienu mums ir jāsaka liels paldies Somu modīgajām meitenēm par to, ka fitnesa vilnim jāsaka paldies tieši viņām, jo meitenes tā ātri sajūta, ka nojošana ir labs, efektīvs, drošs veids, kā noslogot visu ķermeni, un turklāt sportošana neliekas kā sportošana, mēs varam parunāt. Nojošana nav tikai omītēm. Man tas ir aktīvs veids, kā pavadīt laiku kopā ar savām draudzenēm, jo tu neesi aizvelsies, to var izkļāpāties uz svaigā gaisā un vispār ir jautri. Jautras sarunas, fantastiski dabas skati un kaloriju dedzināšana. Lūk, tas arī ir nojošanas lielākais skaistums, kura dēļ ar šo nodarbi visā pasaulē jau aizrāvušies miljoniem cilvēku.
īstenībā es atklāju, ka tas nav tik vienkārši, kā izskatās no malas. Un brīžiem, teiksim, vingrinājumi ir tādi, ka prasa labu sagatavotību. Fiziskā slodze ir arī diezgan, ja uzņem tempu. Un es to varu darīt arī mājās. Pēc tam, neizmantojot nulles, izmantojot kaut vai ratus, iet ātrā pastaigā. Iepazīt šo jauko nodarbi ir iespējams pilnīgi visiem. Visas māmiņas, tēti, vecmāmiņas un vectētiņi ir laiks organizēt savu nojošanas klubiņu. Laipni lūdzam svētdienās 12:00 pie zooloģiskā dārza ieejas. Pamēģināsim nojošanas nojas, izrunāsim visu par nojošanas tehniku, par ekipējumu, par vingrojumiem. Sāksim ar 5 km maršrutu. Tas prasīs aptuveni stundu, ieskaitot kopā ar visām vingrošanām būtu 1:20. Tas būtu tāds optimāls slodzes apjoms, tie būtu tie 60% no maksimālas izdarbības. Tas nozīmē, ka mēs varam parunāt, mēs neesam aizvelsušies. Un tā arī ir jauka lieta. Ja mēs varam parunāt, izveidināt galvu, tādā jaukā, vieglā, drošā, efektīvā veidā dot savu slodzi. Nojot kopā varēsim absolūti bez maksas. Jāatceras tikai īpašā parole – māmiņu klubs. Un uz priekšu, pretī staltai stājai, skaistumam un veselībai. Priekš manis šis ir ideāli, jo mēs esam baigās staigātājs, un es vienīgais sporta veids, ko es atzīstu bez riteņa. Man nepatīk skriet, man nepatīk tur lēkāt. Šis ir vienkārši ideāli. Varbūt no 10 cilvēkiem 9 teiks, es braukšu ar divriteni, varbūt es panojošu rudenī. Un tad viens parasti saka, tas ir beidzot tas, kas priekš manis ir, vajag pamēģināt. Ja arī tu vēlies savas svētdienas padarīt krāsainākas, nāc nojot kopā ar mums. Katru svētdienu 12:00 Meža parkā pie zoodārza ieejas un atceries lietus, saule vai vējš vai sniegs. Tas nojotājiem nav nekāds šķērslis. Galvenais – pievienojies mums jau šo svētdienu!